Labdien! Man sauc Kārlis Sūra, un šeit es mācīšu pamācības, kā taisīt video pamācības, kā taisīt mājaslapas un vēl daudz ko citu saistībā ar datortehniku. Labdien! Tātad turpinām nākamo soli ar Windows 7 Ultimate. Tātad turpināsim ar to, kā atvērt failus, kur atrast My Computers un tādā garā. Jo tā kā mēs atceramies, kad bija Windows XP, tad My Computers un tas parādījās šeit uz desktop. Tagad vairs tas nav. Praktiski parādās tikai viena ikona uz desktop, tas ir miskaste. Jā. Un tas arī viss. Daudz kas ir atrodas citās vietās. Piemēram, man ir salikts šeit, kā redzat, šitajā pusē tāds menu, tas ir mods, jā, kur es uzinstalēju, lai vieglāk atvērtu computers, networks, my documents, my music, my pictures un tādā garā, jā. Šitan arī miskast ir, bet, tas tā. Bet šitāds jums nebūs, tas ir speciāli jāinstalē, kā es teicu, tas ir mods. Un jo ir daudz un dikti visādi modi pieejami priekš Windows 7 Ultimate, kas daudz maz atvieglo darbu arī, lai nebūtu jāiet vienkārši. Ja. Tātad, kur atrodas vispārējais? Turpatās, kur pie starta, kur es iepriekšējā pirmajā video pamācībā rādīju šeit, šitajā ikona start, kas tagad nesaucās kā start, kā bija Windows XP, bet gan vienkārši tāda ikona, Windows ikona. Uzspiežam un reku ir documents, pictures, music, games. Uzspiežam šitā, tas ir mans users. Uzspiežam vienkārši ar kreiso peles pogu. Šeit arī viss parādās. Downloads, to, ko jūs iestatījumā automātiski kad iet, kad to mēs arī iesim cauri. My documents, my music, pictures, video. Šeit, piemēram, izdzēsim Windows, tas ir pirmā pamācība. Jā, tātad atvērsim tātad dokuments. Krustiņš, lai iziet ārā. Un computers. Šitajā stūrī parādās visas programmas, kas te ir instalētas. Jā, visu var atrast. Šeit tātad sāksim ar games, tas ir automātiskais games, kas ieiet. Kas ir automātiski jau iekšā Windowsā. Un tas ir computers. Šeit atrodas local disk, tur, kur ir instalētas tās programmas visas. DVD drive, PD drive, jā, šitā, divreiz noklišķinot tā kreiso kā parasti. Un šeit ir tie faili, piemēram, filmas. Tās filmas, kas ir man. Nē, es neko daudz kačājis vai vēl kaut ko. Tātad mūzika. Tas ir mans, ko es esmu big nokačājis. Perloks. Tā, tas nekas šeit nav, vienkārši izveidojies. Tā. Programma files. Principā, nezinu, kāpēc divu veidojās, bet viņš tagad veidojās divi. Un šits ir īstais programma files x86. Un šeit ir pieejami. Kāpēc viņš tā saucās, arī nav nejausmas, bet kaut vai ir 64 biti. Bet, tas ir users, Kārlis, tas ir mans atkal. Kā šitam veidu, ja piemēram izveidotu vairākus users, tad šeit jūs mapa parādītos šeit. Ar useriem var daudz ko darīt. Un likt visādas tiesības, bet tas būs arī vēlāk, jā. Tātad tie ir daudz faili, labi, tos neaiztiksim. Windows Old, tas ir vienkārši Windows Old. Tas man bija pēc, ka es pārinstalēju kompi. Un, tādā gadā, jā. Tātad, piemēram, vēl kā
Redzat, man šeit apakšā ir ikona savilkti. Nekas netiek turēts uz desktop. Desktops pilnīgi tīrs. Tikai, var teikt, tā ir nevis bilde, bet gan video uzlikts. Tas forši iepatikās zobens, un to arī, piemēram, ja gribat video, tad arī jāinstalē speciāls mods ir. Jā. Tā parasti tikai bildi var ielikt kā desktopā. Tātad, kā šitien dabūt ikonu? Vienkārši šeit, piemēram, speciālā programma uzinstalēt, un mēs velkam, tā ievelkam, un viss. Šito tālāk var izdzēst, un var lietot. Un nekāda problēma uz desktop nekas nav, pilnībā. Jo, ja kaut kas notiks, tad no desktop viss pazudīs. Tad labāk turēt, piemēram, nevis vienu disku, bet, kad, piemēram, 2 diskus vai sadalīt vairākus, piemēram, tā kā ir 1 terabaits disks, par to mēs ar vēlāk runāsim, mācīsimies arī, kā veidot diskus, patrīcijas, un tādā garā, jā. Paldies, ka skatījāties, ceru, ka šī video pamācība noder, bet ja ne, tad tālāk jau, kad ies tuvāk, tad jau būs interesantākas lietas, praktiski, kā veidot citos diskus, kā veidot users, testa users taisīsim, tādā veidā. Ok, labi, čau visiem, uz nākamo tikšanos.